Lūdzu, Dreiliņu iedzīvotāji, kārtējās fūres, kas tagad brauks gar jūsu logiem. Aiziet labais! Tagad te pāri pļavai močī katru dienu jau kurš jau pa stundu šitas ir kaut kāds 10. traktors vai fūre. Dāmas un kungi, fantastisks lietas. Esam Dreiliņos šorīt, Reku Raiders Raids arī. Te katra latviešu sapnis nopirkta māju vai zemi Pierīgā klusā rajoniņā tagad ir sabojāts. Rekur jau zemes ceļš uztaisīts, brauc fūres un traktori, tulītās brauks garām. Viss beidzies ir Dreiliņu iedzīvotājiem. Nav vairs nekāds klusais atpūtas stūrīts, kur jauki pavadīt pēcpusdienas un, tā teikt, dzīves jaukos mirkļus. Tagad te viss ir izdangāts. Te agrāk bija pļava, vispār nebija šitās ceļš, par to tagad brauc fūres. Tagad vēl labi, bet te būvēja tur rekur tās pļavas, kur tie koki būvējas miskastes dedzināšanas fabriku, kur no Skandināvijas, no Eiropas vedīs miskasti, ko paši viņi negrib, un dedzinās te, var teikt, Rīgas vidū, Dreiliņu sirdī, un te brauks ik pa 5 minūtēm garām miskastes mašīna, tā teikt, zem jūsu logiem, Reku Glorija. Tā kā, lūk jums kādas lietas notiek Latvijā. Pa kluso robežu dome, Posams Abu Mērītai skaitā atbildīgs par šo, tagad viņš ir projām, sēž veselības ministrijā kā ministrs, bet visa robežu dome ir piečakarējusi Dreiliņu iedzīvotājus visdrīzāk. Un, nu ko, padalieties ar šo video visiem, kas dzīvo Dreiliņos un visiem, kas dzīvo robežos, jo te sagaida, liela miskastes fabrika, kur dedzinās ar ziliem dūmiem, melniem griezīsies debesīs. Reku tagad šodien, katru dienu, šitie mākoņi, vai kaut kādi, kas tie mums te mākslīgie mākoņi, Alsiņi sazina, bet tagad te būs miskastes mākoņi turpmāk virs Dreiliņiem, protams, virs visas Rīgas arī. Paštaisīt kaut kādas zemes ceļu pagaidām, te jau te būvē miskastes fabriku, Reku Brigada, Reku Glorija, Gita, bet aiziet non-stopā. Šādi te tagad izskatās klusajā Pierīgas rajoniņā Dreiliņi, kur katra latviešu sapnis nopirkt vai uzbūvēt privātu mājiņu, mierīgi dzīvot, tagad ir izsapņots. Tagad te būs Eiropas mēslu miskastes dedzināšanas fabrikā. Reku Raiders Raitis, un tā te izskatās Reku Arturs Klebaks. Visi satraukšies, viņi abi divi dzīvo starp citu šeit, tāpēc nebrīnieties, ka te aktīvisti, gan Arturs, gan Raiders dzīvo šeit Dreiliņos un ir šokā par to, ka tagad ir izvarota šī te klusā Rīgas piepilsēta, kur būvē miskastes dedzināšanas fabriku. Ļoti jauki. Mani sauc Rudolfs Breimans, pieskojieties šiem profilam, sekosim līdzi, kas notiek Dreiliņos.